Sveiks! Esmu uztaisījis chatbotu, kurš chato ar savu datubāzi. Attiecīgi šeit ir dummy dati, kas kaut kur internetā par mūzikas industriju, te arī žanri ir, te ir kaut kādi linki un svarīgi ir datumi ar laika posmiem. Attiecīgi tālāk es jums parādīšu, ko te ir pats chatbots. Šo chatbotu var pieslēgt pie mājaslapām. Attiecīgi šeit es pajautāšu viņu. Pasākumus, kuri notiek oktobrī un novembrī. Gribu zināt vairāk par Pagaidīsim, viņš aizies uz datubāzi, paņems, nofiltrēs, kādu pasākumu notiek, sniedz man informāciju par datiem, kurus vēlaties analizēt, vai tas būtu no 1. oktobra līdz, vai arī citu datumu. Jā, tieši tā. Jā, no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Precīzāk norādīt tos datumus, ne vienkārši oktobrī un novembrī uzrakstīt, vajag bišķiņ tā kā 1. līdz 30. novembrim. Tā, šeit ir daži jazz pasākumi, kas norisināsies ikdienā no 1. līdz 30. novembrim. Jazz evenings, pasaka cik daudz, tu esi vēl 3 gabali. Tad ir evenings un jazz on the rocks. Te mums ir 7, jā, guldas, jā. Piemēram, ja es gribētu nopirkt, es nezinu, man piemēram šis patīk, nevar aiziet, protams, jo tie ir dummy dati. Attiecīgi linku var nomainīt pret reālo mājaslapu, kur var nopirkt tās biļetes, un klientam nekas cits vairs nav jādara. Viņš vienkārši aiziet, nospiež chatbota, viņš pajautā chatbotam, kāds pasākums viņš vēlās apmeklēt. Chatbots viņam iedod pasākums laika posmā, kuri notiks, kad notiks, cikos notiks, vieta, apraksts, biļete, pirkt biļeti. Viņš nospiež pirkt biļeti, viņu uzreiz automatiski novirza uz to mājaslapi, kur var nopirkt tās biļetes, ja, un tas viss, man šķiet tik krūti. Šos var, jā, kā es jau iepriekš arī minēju, viņus var implementēt mierīgi web mājaslapās. Un var pieslēgt arī WhatsAppā, var pieslēgt arī Messengerī, attiecīgi arī citās platformās. Man personīgi viņš ļoti patīk, var arī, es nezinu, ko var. Kādi rock pasākumi, koncerti notiek laika posmā no septembra, no 1. līdz 1. Bams. Un tagad viņš padomās. Šeit ir daži roka pasākumi, kas notiks ikdienā 1. septembrī līdz 1. decembrim. Wow, pasies, roka pasākumi diezgan vairāki. Rock revivals, rock night out, rock koncerti, rock night, jā. Attiecīgi šo piedāvāju pieslēgt jebkādam uzņēmumam. Var arī tikai, tas ir, kā es jau iepriekš minēju, tas nav tikai mūzikas industrijā, tur ir par kaut kādu, nezinu, informāciju par pasūtījumu, kur atrodas pasūtījums, kad būs piegādās pasūtījums, kad tiek plānot piegādi. Jā, man ļoti patīk. Tiekamies nākamreiz. Čau!